Šobrīd mēs atrodamies Sarkaņu pagasta multifunkcionālajā centrā Loks, kas ir vieta dažādām aktivitātēm, projektu realizācijai, kā arī vispārīga vieta radošai un kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai. 2023. gadā pie mums viesojās ģimenēm draudzīgāko pašvaldību vērtēšanas komisija, kura neilgi pēc tam lēma šai vietai piešķirt simpātiju balvu. Kā mēs lēmām izlietot piešķirto finansējumu? Ņemot vērā, ka šī vieta ir paredzēta dažādām paaudzēm, kā jau multifunkcionālais centrs, mēs nolēmām iegādāties jaunu un daudzfunkcionālu pārvietojumu tumbu, kurā ir iebūvēti 2 radiomikrofoni, kas mums lieti noder kā kultūras pasākumu norisei, tā dažādu sporta aktivitāšu apskaņošanai, kā arī vispārīgi jaunieši to ir iecienījuši kā tādu karaoke iekārtu. Un otra lieta, ko mēs iegādājāmies, ir biljarda galds, kas bija kā magnēts vidējai paaudzei. Mums arī šeit notika pirmo reizi biljarda turnīrs, kas bija plaši apmeklēts, un arī šis galds ir iecienīts ikdienas brīvā laika pavadīšanai papildus citām galda spēlēm, kas šeit mums ir pieejamas. Centrs turpina pilnveidoties un attīstīties, pateicoties Sarkaņu pagasta pārvaldei, Madonas novada pašvaldībai, Sabiedrības integrācijas fondam, ģimenēm draudzīgāko pašvaldību komisijai un Luminor bankai. Un jums visiem kopā sakām lielu paldies!